šodien šis man nebūs vajadzīgs, jo es piedalīšos sacensībās ar elektroauto. Šodien mēs izmēģinām Assetto Corsa Evo. Tā kā mums ir viss par un ap virtuālo realitāti, tad es jums viņu nemaz nerādīju, jo viņš bija vienkārši tikko ir izlaists jaunākais updates, būtiski pirms dažām minūtēm es viņu uzinstalēju. Šodien pamēģināsim izbraukt beidzot ar elektroauto, kuru es gribēju vienu brīdi pat iegādāties. Labi, ne gluži šo versiju. Tas, ko es gribēju. Jaunais Renault 5 elektriskais. Mums šeit ir Alpine versija. Es īstenībā nezinu, vai viņš vispār strādā. Tas galīgi nav. Kāpēc viņš ir trīsvietīgs? Kas pie vēl notiek? Tā, man liekas vispār reiztot. Kas notiek? Es domāju, ka nekas nestrādā, bet es aizmirstu, ka tās ir elektriskās mašīnas. Tur nav nekāds pirms starta. Jā, nav nekāds revings, pilnīgs klusums. Draivā, aiziet braucam. Oh my god, tas tik vienkārši smieklīgi. Kā Jasonos. Jūs zināt vispār, kas ir Jason? Es gribēju pastīties spogļos, bet diemžēl Evo iet. Šis ir nožēlojums, un es pat īsti negribu turpināt. Labi, es nožēlojums. Es nevajag braukt ar viņu. Pats simulators, jā, šis tās kā Assetto Corsa, ACC. Šis tās ļoti līdzīgs ACC. Izņemot, man bija viss jānogriež nost, lai viņš vispār pavilkt kaut kādus kadrus. Bet, nesalīdzinām ar pirmo versiju. Mēs bijām pirmo Early Access nopirkuši, un viņš vispār virtuālajā realitātē nestrādāja. Tagad par brīvu pieņemsim. Šobrīd mums 90 kadras sekundēs. Stabili 90 kadri. Viss diezgan lagains. 74 kadri. Visi slikti. Visi ir slikti, vārds sakot. Labi, ka šis grib izbraukt kaut ko citu, kur man pārēkot.